Debesu un zemes savienošanās meditācija. Elpo ritmiski un vienmērīgi, tā, lai tava ieelpa un izelpa būtu vienāda garuma. Atbrīvojies, atlaid savas ikdienas domas, vienkārši seko savai elpai. Savā iztēlē iedomājies skaistu dabas ainavu. Gluži vienalga, vai tu uzskati par skaistu kalnus, tuksnesi vai okeānu. Ja, piemēram, tie ir kalni, tad varbūt redzi to sniegotās virsotnes. Varbūt tu zīmē savā iztēlē upes, kokus un dzīvniekus un redzi debesīs baltus pūkainus mākoņus. Ieelpo tīro, svaigo kalna gaisu, ieelpo dziļi tanī vietā, kuru tu iztēlojies un kura ir tuva tavai sirdī. Un savā sirdī sajūti mīlestību, kura tev ir pret dabu un pret zemes māti. Ļauj, lai šī mīlestība pastiprinās, kamēr viss tavs ķermenis sajūt šo mīlestību. Tagad paņem šo mīlestību, ko tu izjūti pret zemes māti, un ievieto to nelielā sfērā, apmēram 5 centimetru diametrā, un ar savu nodomu nosūti šo sfēru, kas piepildīta ar tavu mīlestību, lejup uz zemes centru. Nosūti to ar nodomu, lai zemes māte sajustu mīlestību, ko tu pret viņu izjūti, un tad gaidi. Gaidi, kamēr zemes māte nosūtīs tev savu atbildes mīlestību. Viņa katrā ziņā to izdarīs, jo tu esi viņas bērns. Daži cilvēki sajūt to momentā, citiem tas aizņem zināmu laiku. Tas ir ļoti dažādi katram. Tas nav kaut kas intelektuāls. Tas nav tā, ka sev iegalvoji, es tagad sajūtu zemes mātes mīlestību. Kad zemes mātes mīlestība nonāks pie tevis, tas būs tikpat patīkams brīdis kā tas, kad tava paša māte skatījās tev acīs, kad tu vēl biji bērns. Sajūti šo mīlestību un ļauj tai iziet cauri visu savu ķermeni, lai tā iespiežas tava ķermeņa ikvienā šūniņā, lai tā iespiežas tāpat arī tavā gaismas ķermenī un visā, kas tu esi. Un kādu laiku, tik, cik tu to vēlēsies, vienkārši paliec šinī mīlestības savienojumā, sajusdamies dievišķās mātes apskāvienos. Kad tev liksies, ka pienācis īstais brīdis, nesaraujot savienojumu ar dievišķo māti, pārcel savu uzmanību uz dievišķo tēvu, kurš ir visa radītā pārējā daļa, kas atrodas ārpus zemes. Savā iztēlē tu vari redzēt naksnīgas debesis, piepildītas ar milzīgu daudzumu piena ceļa zvaigžņu. Tu vari redzēt planētas, sauli aiz horizonta un mēnesi. Tu vari saredzēt visa radītā skaistumu un sajust mīlestību, kas tev rodas pret dievišķo tēvu. Ļauj šai mīlestībai pieaugt, kamēr
tevi pārņem mīlestības asaras. Un pēc tam, līdzīgi kā tas bija ar zemes māti, savāc šo mīlestību vienkopus un ievieto to nelielā sfērā, un ar savu nodomu nosūti to uz debesīm. Nosūti to vai nu caur svēto režģi, kas apņem zemi, ja tu zini, kas tas ir, vai caur lielo centrālo sauli, ja tu zini, kas tā ir, vai arī vienkārši nosūti caur mūsu sauli. Svarīgs ir tavs nodoms, un tad gaidi. Kā jau tas bija iepriekš ar tavu māti, gaidi, kamēr Tēvs sūtīs tev savu atbildes mīlestību. Viņš to katrā ziņā izdarīs, jo tu esi viņa bērns. Kad tu sajutīsi šo atbildes mīlestību, ļauj tai iziet cauri visu savu ķermeni un iespiesties katrā tā šūniņā, lai tā iespiežas tavā gaismas ķermenī un visā, kas tu esi. Un atkal, tu vari palikt šinī Tēva mīlestībā tik ilgi, cik vien vēlies. Apzinies tagad, ka šinī brīdī tu vienlaikus atrodies savas dievišķās mātes un dievišķā Tēva mīlestībā. Cilvēkam ļoti reti gadās piedzīvot šādu stāvokli. Un tagad apzinies, ka svētā trīsvienība šinī brīdī izpaužas uz zemes. Dievišķā māte, dievišķais Tēvs un tu, dievišķais bērns, visi esat savienoti ar mīlestību, svētā trīsvienības savienībā. Tikai no šīs sakrālās svētās trīsvienības telpas var skaidri apjaust un tiešām sajust radītāju. Tagad, nesaraujot mīlestības savienojumu ar saviem dievišķajiem vecākiem, vienkārši ļaujies nepastarpinātai Dieva klātbūtnes sajūtai. Ļauj, lai Dievs ienāk tavā ķermenī un visā, kas ir ap tevi. Tas, kas tagad notiek, tas notiek starp tevi un Dievu. Uzticies sev, jo tu esi Dieva bērns. Tici sev, jo tu esi vienots ar avotu. Kad jūti, ka vari atgriezties šeit un tagad, dari to. Lai šī meditācija nes svētību tavā dzīvē, svētību visam, kam tu pieskaries.